Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, strādāju klīnikā Diamed. Muguras sāpes ir ārkārtīgi izplatīta medicīniska un arī sociāla un arī ekonomiska problēma, jo muguras sāpes ir viens no biežākajiem iemesliem cilvēkiem darba spējīgā vecumā būt uz slimības lapas, un tādā veidā cieš gan darba devējs, gan darba ņēmējs, gan arī ekonomika. Līdz ar to tā ir ārkārtīgi izplatīta problēma. Lielā mērā muguras sāpju iemesli ir saistīti ar mūsu dzīvesveidu. Tas ir samazināta fiziska aktivitāte, ilgstoši sēdošs darba veids, mazkustīgums, palielināts ķermeņa svars. Šie visi faktori, iedarbojoties uz muguru, palielina slodzi uz dažādām mugurkaula struktūrām, kas galu galā noved pie muguras sāpēm. Lai arī ir ļoti daudz un dažādi iemesli muguras sāpēm, bet tie biežākie tomēr ir saistīti ar mazkustīgu dzīvesveidu un palielinātu ķermeņa svaru. Un līdz ar to, lai izvairītos no muguras sāpēm, būtu vairāk jāvingro. Sevišķi vēlams ir ārstnieciskā vingrošana muguras muskuļtūras nostiprināšanai un sekot līdzi svaram un mēģināt darba laikā arī izkustēties pēc iespējas biežāk. Pēc statistikas muguras sāpes ir viens no biežākajiem iemesliem cilvēkiem līdz 45 gadiem, kādēļ viņi kavē darbu. Kopumā 20% cilvēku viena gada laikā sāp mugura un apmēram 5% cilvēka cieš no pastāvīgām muguras sāpēm visas dzīves laikā. Līdz ar to muguras sāpēm ir pakļauti gan jauni cilvēki, gan arī veci. Ar to slimo varētu teikt, ka visi vecumi. Neapšaubām var izvairīties no muguras sāpēm, un tādi piemēri arī ir. Pastāv cilvēki, kuriem nekad mugura nav sāpējusi arī līdz pat vecumam. Protams, tam ir grūti rast konkrēti izskaidrojumu. Tas visdrīzāk ir saistīts gan ar viņu dzīvesveidu, gan ar iedzimtību labo, taču pilnīgi noteikti šādi cilvēki ir un dzīvot bez muguras sāpēm ir iespējams.